Tātad sveiki visiem! Te Kaspars Ozoliņš, Kaspars bez uzvārda, nereālais MGP. Visi iepriekšējie varianti būs pareizi, ja jūs mani tā tēvēsiet. Šodien parunāsim par pozitīvismu. Pozitīvisms ir vissvarīgākā sastāvdaļa, lai jūs sasniegtu savus mērķus. Neviens slavens cilvēks, jūsu elks, varena personība, neviens nav sasniedzis savus mērķus, domājot negatīvas lietas. Neviens nav sasniedzis savus mērķus, domājot, es gribu nomirt. Es neko nevaru. Neviens nav sasniedzis savus mērķus, tā domājot. Visiem ir bijis pozitīvs prāts, pozitīvas domas ceļā uz savu mērķi un sasniedzot savu mērķi. Tāds apakšpunkts vai otrā lieta saistībā ar pozitīvismu ir tā, ka pozitīvisms to var piedzimt ar to, bet to var arī iegūt dzīves laikā. Pozitīvismu var iegūt trenējot, tāpat kā jebkuru, piemēram, svaru zāli, jebkuru ķermeņa daļu, vienkārši pamoties no rīta. Un ja tu esi negatīva persona pēc būtības, bet gribu būt pozitīva, vienkārši saki, ka tu vari. Vienkārši nepārtraukti saki sev pozitīvas domas, piemēram, pirms tā paša eksāmena. Saki, ka tu vari, nevis, ka tev ir stress un tev liekas, ka tu nenokārtosi. Pirms lielākā dzīves, boksa cīņas, saki, ka tu vari un nebaidies no pretinieka. Vai var arī baidīties, bet tev jābūt pozitīvam par iznākumu un pozitīvam ceļā uz iznākumu. Un atceries vienmēr, pozitīva persona ir tā, kas atradīs pozitīvo visā, ko viņš dara. Pats sētnieks, ja būs pozitīva persona, viņš dzīvos laimīgu dzīvi, jo viņam būs prieks dzīvot, prieks ravēt un tīrīt ielas. Paldies, ka skatījāties, neaizmirstiet abonēt šo kanālu, izplatīt šo videoklipu un neaizmirstiet arī abonēt Fantaist TV.